Labdien, visi klātesošie! Mani sauc Jānis. Pārstāvu SIA BIM Solutions. Esam oficiālie Blueball pārstāvi Latvijā. Pavisam īsi manā prezentācijā par to, kas jauns Blueball RFM. Ne par konkrētu laika periodu, pēdējais gads, divi, par cik mums šitais pirmais tāds pasākums, tad varbūt turpmāk būs par pēdējo gadu, ja, jaunumu. Tad tagad vienkārši tāda neliela izlase. Jauns mums parādījies Blueball un konkrēti RFM. Pāris lietas interesantas. Jau kaut kas tika pieminēts, ja, to, kas tika pieminēts, es tā mazāk. Tā line hinges. Tādas interesantas izmaiņas, jā, viņš tā pati funkcija jau ir sen programmā, bet tagad ir tāda diezgan pamainīta tā funkcionalitāte, tāda line releases, kas salīdzinoši jauns. Arī tur kaut kas ir nācis klāt. Surface releases arī salīdzinoši jauns un kaut kas jauns ir nācis klāt. Nodal constraint, nedaudz Walters jau parādīja, es varbūt kaut ko arī drusciņu vairāk parādīšu. Trešais Steel Warping Torsion, to arī Walters jau parādīja, ja, kas uz tērauda vairāk attiecas, to varbūt es arī tā minimāli vai arī varbūt tās nemaz, ja mums nebūs laika. Un pēdējais arī, ko Pols rādīja, tas ir uz caurspiešanu jaunais modulis, kur nāca interesantas lietas klāt, bet tas tika detalizēti parādīts, tur es vairāk neatgriezīšos. Tad sākšu es ar line hinges. Kas tur ir savādāk, ja? Te man tāds neliels dzelzbetona modulītis sarēķināts jau. Varbūt tas kaut kādas izliecas, ja? Izskatās, ka pa perimetru balstītas plātnes, ja? Ja, teiksim, es gribētu salikt kaut kādas locīklas, ja? Un atbrīvot plātni kaut kādā virzienā, ja? Tad mums ir funkcija hinges, definējam jaunu veidu, teiksim, ļaujam rotēt, jā, piks, tas būs plātnes malu garam virzienā, jā, ļaujam brīvi pagriezties. Tā, norādām, kuras mums būs tās malas, kuras varēs brīvi rotēt. Nu, jā, tas izliecas, var redzēt, ka nedaudz palielinājās. Jā, te viņš brīvi rotē, vairāk arī sienas vairāk nedeformējas. Jā, momenta te mums vairāk nav. Tad tā jaunā funkcija, kas ir nākusi klāt, sanāk, nebija īsti iespējams atbrīvot pa vertikāli, ja, pieņemot, ja mums ir kaut kāds dobo paneļu pārsegums šeit mums būtu, ja, tad bija problemātiski atbrīvot tos garām virzienā paneļus, ja, lai viņi nenodot slodzi uz sienām. Zināmā mērā tā funkcija tur bija, bet tas vienkārši darīja tā, ka pēdējais galīgā elementu rinda viņu uztaisīja tādu ļoti mīkstus, ja, un it kā viņš nodeva ļoti nedaudz, ja, bet tas rezultāts īsti nebija tāds smuks, ja, viņš kaut ko tik un tā nedaudz deva uz to sienu. Ja. Bet tagad ar jauno funkciju. Ja. Tad var redzēt, ka viņš brīvi deformējās tajā virzienā. Ja. Jā, iepriekš droši vien jūs izmantojāt, ja kāds strādāja, tad izmantoja line releases, bet tas ir tāds nedaudz lēnāks rīks, vairāk datoru resursus prasa, ja. Tagad var izmantot šo te. Labi, tālāk par tiem line release, kā tos var izmantot. Jā, teiksim, te man ir plātne pa perimetru balstīta, ja. Bet, teiksim, ja es pieņemtu, ka tā man būtu kaut kāda mūra siena, ja, loģiski domājot šiem stūriem, tad parādās kaut kāda droši vien vertikāla spēka stūros, ja, ceļās, un tā ir mūra siena, kur tas īsti nav noenkurots, ja, tad droši vien, ka šāds modelis nebūs īsti pareizi. Ja. Ja tas būtu dzelzbetons, tas ir savādāks, ja, bet
kā to var risināt. Ja? Tad viens no variantiem ir izmantot line release. Tā, ieliksim jaunas line release. Jā, definēsim tipu. Arī atbrīvosim pa Z virzienā, bet nevis pilnīgi, bet uzliksim kaut kādu nosacījumu, ka darbosies tikai balsts, ja ir spiede. Ja? Tiklīdz kā parādās stiepa, kaut kas ceļās uz augšu, tā viņš netur to plātu. Tālāk norādām virsmu, kurai mēs to pievienojam. Okay. Un tālāk norādām, kuras mums būs tās malas. Okay. Sarēķinam. Jā, te var redzēt smuki, ka viņš stūrīšos ceļās uz augšu. Ko varētu sagaidīt tādā plātnē, ja tur nenāk virsū nekādas, piemēram, sienas vairāk, tad kaut kā tā tas arī notiks, laikam, dzīvē. Tad vēl kā mēs varētu šo line release izmantot, teiksim, sienu savienojumos. Tagad, ja mēs apskatītu vertikālo šuvi ar divām sienām, teiksim, šī mums būs nesošā siena, šī mums būs nenesošā siena, paskatīties, kā tās reakcijas sadalās. Un tad var redzēt, ka tā principā šī te siena, šeit ir tā reakcija gandrīz tāda paša, kā ir šeit, jo vienkārši tā siena nodot nesošo, nodot tālāk uz nenesošo. Ja? Ja mēs gribētu apskatīt kaut kādu situāciju, ka, piemēram, tai šuvē ir kaut kāda nespējas robeža, ja? Mēs paņemtu katalogu, kaut kādu peiko, ja? Tur kilonewtoni uz metru, teiksim, kaut cik, ja? Paskatīties, kas notiek tādā gadījumā, ja tā nespēja tam cilpām, piemēram, tiek pārsniegta. Ja? Line release to var izdarīt. Definēšu jaunu tipu, tad šai gadījumā tas būs X virziens, kas ir plātnes lokālajā koordināšu sistēmā. Tipu mēs varētu uzlikt šo te partial activity un atbrīvot, teiksim, uzlikt kaut ko pavisam mazu, ja? Tur nav nekādas lielās piepūles, ja? Teiksim, uzliksim. Tā, tikai ne šeit, bet uzliksim to šeit. Teiksim, 20 kN uz metru, kaut ko pavisam mazu. Tā. Jā, taisnība. Tur man vienkārši bija jānoņem. Labi, ka jūs pamanījāt. Okay. Norādām virsmu, atbrīvosim šo te sienu. Okay. Un šo te šūnu. Tad var redzēt, ka šeit ir tāds lēciens uzreiz parādījās. Ja?
reakcija tiek nodota, bet tiklīdz kā tiek pārsniegta, tad, teiksim, šuves nespēja, tā vairāk viņš nenodod. Tas viens no tādiem veidiem, kā šo te varētu izmantot kādam, teiksim, saliekamiem dzelzbetonam. Labi, nākošais parādīšu nedaudz par nodal constraint. Walters jau rādīja. Bet varbūt kaut kādu nedaudz savādāku piemēru. Tāds neliels modelīts, karkas. Un viens no veidiem, lai nemodelētu plātnes, ja mēs, teiksim, mums tās plātnes nav vajadzīgs pašiem rēķināt, pārseguma, tad mēs varam diafragmas nodrošināšanai izmantot nodal constraint. Varam atstāt šeit diafragmas darbību, definēt. Tas mums būs horizontālā plaknē. Definēt punktus. Tur varam ielikt arī šeit. Un tad vēl viena vieta mums ir šeit. Tā mums ir. Varam sarēķināt. Tiešām pieķērās pie durvīm. Labi, mani kļūda, kas šobrīd atstāsim, bet tad var redzēt, ka, teiksim, te ir vēja slodze man salikta, ka diafragma darbojās un tiek nodotas piepūles arī tālāk uz šo te vidējo rāmi. Tā, labi, Walters pārējo parādīja. Es domāju, visi ir noilgojušies pēc kafijas pauzes, pēc uzkodām. Jā, diafragma ir vai nav? Perpendikulāri diafragmas plaknē? Nē, nekāda. Viņš ir bezgalīgi liels stingums horizontālā plaknē. Jā, varbūt to kādu jautājumu, ja kaut kas. Viņš nav vieglāk, viņš ir bezgalīgi un viss. Jā, šis variants ir bezgalīgi stingrs. Ir vēl variants tāda, piemēram, saucās membrāna, kur var uzdot kaut kādu pat nelineāru darbību, ka viņš līdz kaut kādai robežai darbojas. Maybe I have a little comment. I don't know if I understood, but there's two ways of diaphragms. One is the one that you just showed. It's inside the plane. It's rigid, but it can bend. No? And the other one is equal constraint. That means everything moves the same way. So if it's constrained, it cannot basically rotate, so the whole thing will move in one direction only. So rotation is also restrained. But the first one is actually typical for slab, rigid slab that you would have in the floor, and it still can handle bending moments, but it will connect all the columns. So it's like a rigid slab. No? Yeah. Okay. Sorry. Labi, es uzreiz sākšu ar to saucamo BIM sadaļu, kā RFM sadarbojās ar citām programmām. Jo nav noslēpums, ka viena liela daļa no BIM tas ir informācijas apmaiņa starp dažādām programmām. Jā, tātad ir divi veidi, kā RFM tas viss notiek. Tā sadarbība viens ir kaut kādas integrētās saites,
starp divām programmām, starp RFM un Revitu, starp RFM un Teklu, jā, starp RFM un AutoCAD Structural Detailing, jā, un otrs ir dažādi failu formāti, jā, kādā veidā mēs varam apmainīties ar informāciju. Jā, pats parastākais DXF vai Excelis, jā, tad kaut kas advancētāk faili, jā, tā skaitā IFC. Bet tad varbūt es sākšu ar to pašu IFC. Jā. Netik sen RFM-ā tika integrēta tāda iespēja, kā importēt IFC. Pat iespēja jau bija arī senāk, ja, bet IFC arī nav viens IFC, ir dažādi IFC veidi, ir Structural Analysis View, ko īstenībā var atvērt lielam tikai aprēķina programmas, ja, un tam viņš ir domāts. Un tad ir, piemēram, Coordinate View, ko mēs saprotam ar tādu parastāku, ko var atvērt Teklā, visādas citādas 3D modelēšanas programmas. Ja. Tagad RFM-ā ir iespējams ne tikai Structural Analysis View importēt, bet arī šo te Coordinate View, ar ko es sāku, ja, ar IFC importu. Ja. Tad šeit ir šī jaunā iespēja Coordinate View importēt. Izvēlamies failu. Tas rezultāts ir atkarīgs gan no tā, cik tas sākotnējais modelis mums ir noderīgs, tā ir arhitektūra, tad droši vien tāds nosacīti, ja, tas ir kaut kāds no Revita vai no Teklas, ja, eksportētas būvkonstrukcijas, tad droši vien, ka viņš būs noderīgāks, ja, vai šis ir tas Structural Analysis View no kādas citas aprēķina programmas, tad jau tur var būt iekšā gan slodzes, ja, gan viss pārējais, tad tas varētu būt jau arī kaut kāds rēķināms variants iespējams, ja. Šajā gadījumā tas ir ģeometrijas modelis, ja, tad pietiekami daudz tur darba būtu jāiegulda, lai to visu dabūtu novest līdz kaut kādam rēķināmam variantam. Eksportējās arī IFC, pagaidām tas ir Structural Analysis View. Jā, mēs varam eksportēt priekš citām aprēķina programmām IFC. Jā, priekš Teklas mēs īsti nevaram vēl tādu IFC uztaisīt. Jā. Bet priekš Teklas mums ir integrētais links. Jā, mums ir modelis. Un šeit ir divas pogas, augšu pielādēt un leju pielādēt. Mēs nospiežam augšu pielādēt, nekas nenotiek, jau Tekla nav atvērta, protams. Labi, paralēli turpināšu kaut ko stāstīt un atvēršu Teklu. Jā, ir iespējams eksportēt gan ģeometriju, gan piepūles. Ja, tad Teklā ir iespēja dabūt piepūles stieņa galos. Ja, to mēs varam dabūt. Ja. Protams, ir ierobežojumi tas, ko mēs kā informācija apmainās. Ja iznāk jauna RFM versija vai iznāk jauna Teklas versija, tad kaut kas ir nācis klāt vienā vai otrā, un tad tā sadarbība tur uz kādu brīdi sabremzējās. Vai, tie, kas ir strādājuši, noteikti zina, ka tēraudam tas darbojas samērā labi. Tas rezultāts ir ok. Dzelzbetonam netik varbūt tās labi. Tur ir daudz jāiegulda, manuāls darbs arī, lai to rezultātu piedzītu. Jā, ja no Teklas mēs eksportējam uz RFM, tad Teklā ir vēlams uztaisīt saucamo analyzes modeli, jā, kas būs savādāks nekā fiziskais modelis. Jā. Ja mums tur ir atstarpes starp sienām kaut kādas, jā, tad analyzes modelī mēs varam to mazo spraugu, jā, izņemt ārā, jā, lai mums visi elementi satiekās tur savienojas tur pa centra plaknēm. Jā. Tā tālāk. Tēraudam tas ir krietni vienkāršāk. Tā jauna atvērsim RFM.
Tā, nu lūk, tagad cerams visam vajadzētu. Jā, nu vienlaicīgi mums ir atvērts teklas modelis tukšs, vienlaicīgi atvērts RFM modelis. Biežam augšu pielādēt, jā, tad vairākas iespējas, vai nu mēs pievienojam kaut ko pie esoša modeļa, vai mēs aizstājam pilnībā to esošo modeli, kas ir teklā. Jā. Tāpat varam, šeit ir tāda iespēja savienot elementus, jā. Tas ir parādīšu, teiksim, mums ir aprēķina programmā vairāki elementi, jā. Bet es esmu pateicis, ka tas ir tā kā viens sets no elementiem, tad tekla to uztvers kā vienu, teiksim, šeit kopnes augšā joslā, ja, tad mums teklā parādīsies kā viens elements. Tad ejam uz teklu, ja, nu, te mums viss teklā ir, ja, kā teicu, ja, tad nav atsevišķi elementi, bet ir tā kā es to arī gribētu. Tā kā RFM modelis man bija, es domāju, jā, bija sarēķināts, tad, un es pateicu, ka vajag man piepūles dabūt, tad varam paskatīties. Jā, šeit elementa galos, jā, tad ir elementa sākums, elementa beigas, mums ir sākumā piepūles beigās. Nu, tie cipari izskatās kaut kādi. Pieļauju, kaut kas nav vienkārši ar zīmēm pareizi, jā, tur varbūt trīs cipari pa daudz. Un tāpat tās teklā tagad jā, mums ir arī tas analīzes modeli, kas katram elementam ir atbilstoša analīzes sadaļa, jā, tad šeit ir, es varu norādīt priekš kuras programmas, es veidoju to analīzes modeli, tad atkarībā no tā tur parādās kaut kādas varbūt arī vairāk vai mazāk iespējas, ja uz kādu programmu mēs eksportējam. Ja, tas var atšķirties. Ja, tad šie te stieņi, ja, var redzēt. Ja. Tas man ir no RFM modelis, tāpēc jau pēc noklusējuma RFMā viss bija pa centriem, tāpēc arī šeit ir pa centriem. Ja, bet teorētiski, ja man ir kaut kādi offseti, kaut kādas nobīdes, ja, tad ir iespējams to analītisko modeli uztaisīt tā, lai viss tomēr sakrīt pa centriem un viņš nedaudz var atšķirties no fiziskā modeļa. Ja. Un tāpat, teiksim, es teklā kaut ko pamainītu. Šeit, teiksim, jā, kaut kur uz stūra, lai vieglāk atrast. Jā, pamainu, pēc tam eju atpakaļ RFMā, tad es varu ielādēt no teklas to modeli. Jā, un šeit es varu norādīt, vai es gribu fizisko modeli vai analītisko modeli. Tā, te mēs to modeli dabūjām atpakaļ. Tas arī elements, kaut kādu iemeslu pēc viņš neatpazina, iespējams kaut kas neatpazina šo te profilu. Tāda problēma mēdz būt, bet ir iespējams uzrakstīt šos te mapping failus, kur es pasaku, ka šādam RFM modelim atbilst tāds profilam atbilst tāds teklas profils. Ja, un importējot vai eksportējot, viņš salīdzina, atver to failu, ja, paskatās, ja, ka tur var atšķirties nosaukumi, ja, bet rezultāti jebkurā gadījumā var dabūt. Okay, tas ir tas attiecībā uz teklu. Ja. Tekla nav vienīgā, kur mēs varam kaut ko darīt, kā es teicu. Ir vēl citas programmas. Tad atvērsim vienu citu modeli. Jā, te man ir kaut kāda kopne jau sarēķināta ar
ar piepūlēm. Jā. Un tad, ko darīt ar mezgliem? Jā, nu, viens, protams, mēs varam arī RFMā rēķināt. Teiksim, šādi mezgli RFMā ir rēķināmi, jā, bet, nu, ja nu es gribu kādā citā programmā, jā, tad viena no programmām ir IDEA ARS, kur arī mēs šo te visu modeli varam dabūt iekšā, jā, un tad katru konkrēto mezglu sarēķināt jau kā atsevišķu mazu 3D modelīti. Es varbūt ātri parādīšu, kā tas notiek. Jā, tad mums ir IDEA statika programma, jā, pasaka, ka mēs gribam importēt no Blubal. Jā, atrodam mūsu modeli. Tā, nu, lūk, ir mūsu tā pati kopne, jā, tikai tagad jau IDEA ARS ar tiem visiem šķērsgriezumiem, ar materiāliem, un tā skaitā ar piepūlēm stieņos. Lai aprēķinātu mezglu, varbūt ātrs piemērs. Pasakam, ka mēs gribam aprēķināt, teiksim, šo mezglu. Ja, un te ir, lūk, te piepūles jau taisno mums no RFM. Kā bija šī vieta. Ja, te ir iespēja, jā, te ir, ja mums RFM ir kombinācijas kaut kādas, tad arī tās kombinācijas mēs varam dabūt šeit. Nu, tur mums bija viena kombinācija, acīm redzot, jā, bet nu, teorētiski to visu mēs varam dabūt arī šeit. Nu, mezglu pavisam ātri varētu sarēķināt. Jā, nu, šeit ir importējušies, mums ir tā kā pie RFMā, viss savienojas pa centra plaknēm, jā, bet nu, pavisam ātri te var tā salikt metinājumus. Otram stienim neuzliku. Tūlīt. Jā, pirmajam mēs atstājam metinājumu iekšpusē. To mēs tūlīt nomainīsim. Tā, paldies. Tā. Nu, jā, viss iekrāsojas zaļš, tā tad viss iet cauri, bet varbūt var paskatīties gan spriegumus, gan plastiskās deformācijas, gan atskaiti, kā tas viss izskatās kopumā. Nu, tāds ātrs veids, un jā, tad nav ierobežojuma modeļa apjomam. Jā, tā var būt visa ēka, arī ar dzelzbetonu iekšā. To visu mēs varam dabūt RFM, IDEA ar visām piepūlēm un tur sarēķināt visus mezglus. Jā, tie visi mezgli var būt kaut vai vienā šeit failā. Jā, ja es šeit norādīšu vairākus tos mezglus, viņš viņus visus saliks vienā failā, kompakti, jā, un viss uzreiz būs redzams vienā atskaitē.
Labi, tas attiecībā uz PIM programmām. Nu, kā teicu, pieminēju, ir vairāk programmas, visas mums nav laika parādīt, ar ko sadarbojās. Parādījām tās interesantākās, bet varbūt tās šodien beigšu. Paldies par uzmanību. Ja kaut kādi jautājumi, tad vēlāk. Tagad mēs dosim vārdu.